Tātad mēs esam pusceļā uz Anguru. Tā, nu iepazīsimies ar inventāru mazliet cīkāk. Tā, šoferīts, tā, kas viņiem par šīm makšķerēm ir? Kurš tāds? Pievērsiet uzmanību korķu darinājumam. Jā, skaisti. Nu, varbūt pāris vārdos par šīs makšķeres plusiem un mīnusiem. Pā Žilku var teikt, ka divnieci viņi pārās puses, ka maz neliekās. Nu jā. Nu, kas ir ar šito te? Spolīt? Jā. Nu, te šities, es skatos, tas ir īstais zeltiņš, man tā liekas. Zeltiņš? Man liekas, ka tas ir īstais zelts. Apats. Tā, nu jā. Nu, un kāds pats galvenais? Black Bull. Black Bull kāds? Black Bull. Cik es esmu Melnais bullis. Es cik es esmu dzirdējis, tie ir labi. Labi esot, jā? Melnie bulļi ir labi, jā. Šoferīt? Jā, viņam tur tas testiņš tāds normāls. Kas viņam ir normāls? Testiņš. Jā. Nu, skaidrs. Nu, mūsu pārējo makšķeris ir... profesionālās ir bišķi tālāk. Bagāžniekā, jā. Iesācēja, kā saka, melnais bullis. Melnais bullis, jā. Spiežiet masu pēc nosaukuma, kurš dos makšķerēju nosaukumu Melnais bullis. Tev Sandri ir sārtais bullis. Kāds makšķerēšanai saistīts ar buļiem? Jā, tieši tā. Kāda varbūtība, ko? Kāpēc tad tev ir sārtais bullis? Makšķers kāds? Man iegravēts. Sārtā buļa, rozā bumbas. Ai. Nu, Ierodat padziepties to. lūdzu. Vai tiešām ir jālieto alkohols sabiedrībā, kur viss ir makšķernieki? Es jau saimā ar reizēm, ka man paliek karsts ierau kādā aliņa. Tu esi debils, Klaus. Tu esi debils, blēd. Tu saplējos. Kurš ir Klaus? Piedodiet, Līdeks kungs. Viss kārtībā. Kas tas? Tā, esam jaunajā aplītī, pasēdāmies jaunas aplītis. Uj, kāds viņš... Nu, šaurs gan jāsaka. Šaurs viņš ir. Jā, šitien jau es kā profesionāls braucējs var teikt, kā smago cauri. Nevar tik viegli. Nevar smago izbraukt. Cik gadus stāžs jums ir C kategorijai? C kategorijai? Tas aizgāja 16. Bet arī makšķerējat regulāri. Jā, protams. Nu, jā, makšķerēšanam ir kaistība, kas mums viss kopā satur reāli. Jā. Makšķerēšana un Aldars gaišais. Aldars gaišais. Jā. Paldies, ka tu esi, jā. Prieks, kur tu rodies. Nē, nu okei. Tagad tev tiksimies, tagad tev pie ezera.